Nē, tieši otrādi. Tur tad viņi, kas saka, slinko vairāk. Pandēmijas laikā pieredzējām, ka daudzus darbus izrādās var darīt arī no mājām. Maskas vairs nav jāvalkā un cilvēku pulcēšanās netiek ierobežota, bet daudzi tā arī nav atgriezušies birojos. Lielais jautājums, vai attālinātais darbs nemazina produktivitāti? Šis patiesībā nemaz nav vienkāršs jautājums, un šo jautājumu pasaulē uzdod ļoti daudzi un daudzi pēta, un pētījumi ir pretrunīgi. Tātad, pēdējais, iespējams, autoritīvākais Massachusetts Tehnoloģiju institūta pētījums, kurš kā secina, ka tātad krīt produktivitāte par kādiem 18% un tā. Un ir citi pētījumi savukārt, kas nerāda tādus rezultātus, un ir pētījums. Tas nav vienkārši. Tas nav, šo jautājumu zinātniski menedžmentā nav pagaidām tādas skaidras atbildes. Šķiet, ka tas gadījums uz gadījumu jāskatās. Ir darbi un ir darbinieki, kuri īstenībā no mājas strādā labāk, viņi īstenībā ir produktīvāk, viņi iekonomē laiku tur ceļām, uz māju, uz darbu, no darba, viņi labāk jūtās, viņi labi strādā, viņi labi izdara, viss notiek bez problēmām. Ja. Ir darbinieki un darbi, kur tieši otrādi. Tur tad viņi, kas saka, slinko vairāk. Gan žurnālistikā un tā tiek diskutēts daudz par to, tas darbs klātienē, tā ir tāda apmaiņa ar kolēģiem arī. Teiksim, informācijas apmaiņa, tu esi tajā visā iekšā, jā, un tā. Jautājums ir, vai attālināt to var arī, to pulsu sajust tik labi kā citur. Un daudzos darbos tas varbūt tā ir, ka tev viena lieta ir tavs darbs, bet viena lieta, ka tev ir arī jājūt, jāzina un jāredz, ko dara ar kolēģi un kas notiek vispār, jā, un tam līdzīgi. Bet par šo tiks lausti šķēpi, un dažādi vadītāji, kuru atbildība ir izlemt. Vai tātad mani darbinieki strādās attālināti vai klātienē, dažādi vadītāji dažādi tam pieiet, un viņi jūt dažādi to, kā viņu uzņēmumos un viņu darbos tas ir, un daudzi, mēs zinām, ir atgriezušies klātienē un visi strādā, un daudzi uzņēmumi nav atgriezušies un netaisās atgriezties.